Jā, tā vētra parādīja tikai to, ka Latvijā neviens nekad nekur nav gatavs. Bija brīdinājums, ka būs vētra, iespējamas evakuācijas. Nu, bļāviens, 3 dienām varēja aiziet uz veikalu, sapirkt pārtiku un neiet nekur. Es pieņemsim 28., 29., 30. jūlijā nekur neesmu bijusi. Itin nekur. Kaut gan Aizkrauklē nebija tik traki kā Rīgā vai Jelgavā. Bet jums visiem vajag kaut kur braukt, vēl peldēties, tiktokus filmēt. Kuku. Un pēc tam brīnaties, ka Kasko jums neko neapmaksās, ka plūdi nav bijuši, nekas nav bijis. Tāpēc, ka jūs tā kā klauni tajā tiktokā esat.